Šādi izskatās mūsu svaigi noruptais izpūtēja kronšteins, jeb stiprinājums. Kā redzat, arī no iekšpuses viss ir norūsējis lupatu leveros. Nedaudz spēlējamies ar rūssacitamo pistoli un sākam izgatavot mums grīdas, bagažnieka grīdas daļu, kuru mēs arī tuliņ pat mainīsim, jo, kā redzat, tajā starpā, kurā bija mūsu kronšteins un grīda, viss ir sarūsējis un vietām pat ir caurūsējis. Visu griežam ārā un mainam šo te vietu pret pilnībā jaunu svaigu metālu, spīdīgu, satīrītu. Sākam piemērīt mūsu izgriezto detaļu, atzīmējam, ņemam, nomainam mūsu disku pret griezēju disku un griežam ārā mūsu detaļu tieši pa līniju, kā mēs to esam uzzīmējuši. Sākam stiprināt iekšā mūsu jauno detaļu, pieķerot uz punktiem riņķi pa riņķim, un arī mūsu nelielo kļūdu izlabojam, mazmazītiņo caurumtiņu. Tad nu visu iemetinam iekšā ar pilnu šuvi, kanti pret kanti, gluži kā puzles gabaliņu, kā jau vienmēr, kā jau visās mūsu sērijās. Ejot otru pus mašīnai, nedaudz pietaisnojam un turpinam metināt, līdz panākam pilnu šuvi un mūsu detaļa ir pilnībā iemetināta iekšā.